Nesen arī ieju pizzērijā, saku, man lūdzu picu ar piegādu uz mājām. Šie saka, priekš kam tev piegādu uz mājām, ja tu esi tepat? Es saku, es negribu tērēt naudu taksometram, braukšu ar jums. Jums ir tā kādreiz bijis, ka jūs ieiet istabā un domājat, priekš kam es te atnācu? Ko man te vispār vajadzēja? Kāpēc es te tagad stāvu? Un tad jums to sāk prasīt arī tie, kas tajā mājā dzīvo. Es it kā skaitos komiķis, bet es pārējo komiķu vidū vispār neiedaros. Jo pirmkārt, esmu precējies, un otrkārt, mana sieva ir smuka. Ko jūs redzat? Jūs vispār neticat tam, ko es runāju. Zinat, dažreiz ejiet pa ielu un pretī nāk tāda skaista sakopta sieviete, bet viņai blakus tas čalis, kaut kāds pilnīgs trollis. O, tas čalis, tas esmu es. Un kā es to zinu, jo es redzēju mūsu kopbildes. Ko viņi mani atrada, es nezinu, bet es neiebilstu. Es savulaik dzīvoju 9-stāvenē. Dzīvoju 9-stāvenē, kas bija it kā parasta 9 stāvu māja. Vienīgais mums tolete atradās kāpņu telpā. Jā, un tā tulta bija tāda dīvaina, jo viņa braukāja starp stāviem. Stulbākie kaimiņi teica, tas ir lifts.